Pēdējo reizi atskaņojām mēs raidījumā Naktsrāds numur 1, un tā nu gan tad nebūtu taisnība. Atskaņojām jau gādi, bet ne pēdējie. To darīja citi un konkrēti 2005. gada 13. oktobrī. Esam gan miermīli, kas pēc tik ilgā laika ļaus jums noklausīties. Šo te dziesmu nosaukumu naktai pasniedzies. Aha,
Naktsāķis. Tāds strunta reiz troks cilvēks. Atkārtosim arī fragmentiņu samrādināsim, mēģināsim uzveic pēc tam ilgstoši autorizēs 6 138, sagatavot stāstu tādu izvēle, un mēs jau gaidīsim, internetu, mūs ļaus arī kādu sveikt. No tad pie fragmentiem zeļi, šurpu tūšu. Stūmēji, tā nauda aiziet. Tā nauda aiziet. Te arī Flora, zaļam mallēm.
Un vēlreiz tālums Latvijas Radio 2 studijā klausītāji jūsu rīcībā, un tas ir nemainīgs 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Labvakar. Labvakar, jau Krievīriem. Mums vakariņš. Jā, es vēlētos būt nobalsot par otro dziesmu. Mēs domājam par mūsu 11 sēž. Un tā nekā. Iedu tur izklausīties kā grib. Tā nav taisnība. Tā aiziet, paldies. Turpinām, lūdzu, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Halo! Labvakar. Labs vakariņš. Tas varat Oskar, sāks par aktuālo. Kā ledus metā jau visā izpeldēs. Pagaidām ledus, un tad ir līmeņķers pastāv. Jā. Kā ir ar ledu? Viss aizgāja, viss ļoti mierīgi, vispār krīzi nebija, mazāk nojaut par to, ka varētu veidoties to sastrēķinu. Mēs visi skatījāmies, sēdēs trītā klājas, super. Jā, un tad arī viss aizpildīja. Nu, un kā tagad ir ar to līmeni? Līmenis, protams. Nav tāds vasarīgs vai arī tāds vasarīgs? Nē, pateikt šo. Kā ar sievīm tuvākajā apkārtnē? Nu, Joprojām mazajā sarīši? protams, Izskatās pēc labi. Oskar, un par ko dziesmu tu balsos? par trešo. Labi, kāpēc? Kāpēc? Nu, tāpēc, ka jāpatīk arī poši par sevi. Brīnišķīgi, kad tuvākā Zemebala vārds turpināt būs? Ja es nemaldos, maijā 23. mums tāds baigi populārs ir vāri. Vēns, tāpēc gadu tirgus. Tas ir baigi subtrījai pasākums. Ventavas gadu tirgus, kur notiek vārdai? Mums ir tāds vāris pagads, bet mums 3 tievi vāri, Sūras Ventavas. Tas notiek Ventavas. Skaidrs. Viss labi. Nu, līdz tam mēs vēl tiksimies, parunāsimies, izmācīsimies. telefoniski. Tvistu uzdejosim. Paldies, Oskar. Tā, varam turpināt. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tālruni studijā. Te nu mēs esam, kur esat jūs, labvakar? Sveiciens, Borstiem, Sēvēt. Sveiciens. Ar Kandavu un Tausiem. Ko tur darāt šobrīd? Stendē kaut ko darām, jā? Braucam mājās no bērniem. Un balsošu par trešo dziesmu, jo patīk ļoti zaļumballītes. Jā. Un, protams, domāju, ka arī braukšu uz Ventavu, jo Vārvu ir mana bērnības vieta. Paskatām. Un tā kā droši vien arī uz Ventavu braukšu, jo viņi tur ir forši katru gadu. No Oskaram paldies, ka atgādināja. Jā. Par šo Jā, pasākumu. bet tas jau arī internetā ir. Bet un arī paldies jums, ka apliecinājāt Oskara teikto. Mēs pārbaudījām. Dubults neplīst. Vārdsakot, lai labi ripo un jauka braukšana kopā ar Latvijas Radio 2 naktsāļu. Nu skaisti, rekā. Visi gatavojās. Jā, lūdzu, Hau. Labvakar. Jā, par ģeņiem. Beidzot, es tā. Ģeņiem pavadīt. Jā, pagaidām nav. Un kādēļ izvēle? Tādēļ, ka pašai patīk, vai ir kāds cits stāsts vēl tāds dziļāks? Nu, pašai patīk. Nu, redziet kā. Un starp citu, lūk, intelekts izvēlējās, ka insertā iespēja mīļā klausītāji nodot arī tagad sveicienu ētrā. Vienalga, kuram cilvēkam. Rītā meitei Guntai vārda bija. Jā, Guntai sveiciens. Jā, un sūta mamma. Tukumā dzīvo. Kā jūs sauc? Gunta, Un jūs no kuras puses zvanāt? tukumā nolas lampe. Slampe esat. Nu, rekā salikām arī tur viss punkts uzzina. Brīnišķīgi. Jauki, un vēl viens zvanu mēs varam uzklausīt Tā droši. arī darām labvakar, sakām vispirms, un pēc tam interese, kāda dziesma jums? Sveiki, labvakar, ārtīgie puiši, sveiciens jums teātra dienā. Un, ja tas dzīve, un tā kā dzīve mums iet šurpu turpu, nu tad ir jābūt kopā ar ģeņiem, vai ne? Jā, Es tā domāju. protams. Kad nauda aiziet, tad tur mākos tur. Nē, ja nauda aiziet, tad tu Nē, saņem. mēs ejam turpu pa Jā. dzīvi. Ļoti. Un mums tas ir jāizpilda, jo vēl joprojām tāda iespēja ir, vai ne? Jā, taisnība. Paldies arī jums. Jā, sveiciens noteikti teātra dienā no raidījuma naktsāļas un arī jūsu zvans. Halo! Labs vakar. Labs vakariņš.
Es jau gribētu tev lielāko prieku balsot par trešo vietu, tādu zaļu balvu, bet es nobalsošu tomēr par otro, tā vēl aiziet. Un tas arī ir tas iemesls, jā? Skatāmies makā. Ejieties īstenībā, jūs tagad skatāties makā, vai jūs kartas kontaktu saprotat? Ai, Vai ne? jā, tā nauda beigās. Saprotam lietu. Mēs ar jums. Jā. Mēs pievienojamies jūsu pulcēm. Jums vēl kas piebilstams? Jā, ja es gribētu aizdāt veļam balvu, ja, un ja man ir mašīna, tad man tā nauda tā aiziet, nezinu, līdz tai veļam balvai tikā. Starp citu, jums nauda zaļam balē no jūsu mājām jāiet, jāpārpēc. Cik kilometri? Nu, man ir Smiltene, kaut kā 25, un nav jau tālu, bet man ir vienalga. Tā nauda aiziet. Tā nauda aiziet, jā. Tā nauda aiziet. Tā nauda arī aiziet. Paldies, stāsts tiešām bija interesants un interesants stāsts vēl būs arī nākamajā stundā, bet joprojām naktsaitas turpinās. Skriejo un smēj, sveicinot savu un ziedus, suku tad laimīgi dēļ. Ai, čopām brīvā, suku, atgriezies. Ai, čopām brīvā, suku, atgriezies. Suku mīl meiteni maigo, skulptus un laimi, kas dod. Dzīves visgrūtākos mirkļus, saldas, kas padarīt ko. Ai, čopām brīvā, suku, atgriezies. Ai, čopām brīvā, suku, atgriezies. Diena, kad atkalsīs pāri, lietus un vēja, kad šaus. Suku pie meitenes dosies, skrūpstīs un glaudīs pie klints. Ai, čopām brīvā, suku, atgriezies. Ai, čopām brīvā, suku, atgriezies. Ceļus uz nākotni jauns, ieskaties nākotnē acīs, laime kā rozeta atklāst. Ai, čopām brīvā, suku, atgriezies. 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 Lai dzīvo sveiks! Uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības. Šajā nedēļā aizmirsto vārdu saraksts ir klāt, jeb lūkojamies jūsu vietā kalendārā. Tātad pirmdien jums vajadzēja apsveikt cilvēkus, kur vārdi ierakstīti kalendārā, un tās bija Mirza, Žanete un Žanna. Otrdien savādāk tur Kazimirs un Izidors. Trešdien Māra, Mārīte, Marita, Mare un Ģegmins. Ceturtdien Eiženija, Ženija. Šodien Gusts, Gustavs, Tālrīts un Saulis. Rīt Gunta, Ginta un Gunda. Svētdien Aldonis un Agija. Izdzirdējāt, piezvaniet, apsveiciet. Saldamēļa visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūks.
tas nozīmē arī Aivis. Tas nozīmē, ka arī Edgars. Un mūsu visi dārgie labie klausītāji, kur mums čakli rakstīs dažādos veidos, nu sūtīs ziņas, ko dara, ko darīs brīvajās dienās, kas notiek tiem apkārt. Nu, tur mums varianti, Aivi. Kā sūtīt ziņas? Jā, ziņas gaidām klausītāji no jums. Paldies jau par čaklo rakstīšanu, tūdaļ arī tajās ieskatīsimies, bet joprojām gan jau jums ir ko teikt, klausoties mūsu un klausoties apkārtējos. Ziņa numurs ļoti vienkārši 29, tad ir 31 un tad ir 2222. Un vai nu īziņa vai WhatsApps vienalga, rakstiet, kur jums ērtāk. Arī lr2.lv, tas ir internetā, ja pasaules otrā malā mūs jūs klausāties. Starp citu uzrakstiet, kur klausāties pasaulē mūs šobrīd internetā Latvijas Radio 2. Un arī... Bet vēl jau vajadzēs, tas sazvanīsieties. Protams, jā, jo... Tur numurs studijā. O, cik daudz skaidrus var atcerēties. 672 318, tas būs nedaudz vēlāk raidījumā. Jā, mēs jau arī noskaidrosim, tad kuru dziesmu šovakar, kuru nākamā.